Labdien, mani mīļie! Atkal mēs ejam garīgajā pasaulē. Tas kungs mums ir devis garīgās acis, ka viņas tagad redz, un arī ausis, ka mēs varam tagad dzirdēt, bet dzirdēt vienkārši kaut kādas balsis, bet dzirdēt Dieva balsi un redzēt to, ko Dievs grib mums parādīt. Kad mēs ejam garīgajā pasaulē bez Dieva vārda gaismas, bez Dieva svaidījuma, tas ir ļoti bīstami. Protams, pirms šī tēma sākās, es sapratu, ka ienaidīgam tas būs ļoti nepatīkami, un pirms šī tēma vispār sākās bija tādi garīgs tās uzbrukums, spiediens. Es zinu, ka Sātans nevēlas, lai mēs zinām patiesību. Tā viņš grib, lai mēs paliekam tumsā, bet tā kunga svētība, lūkšana, arī jūsu lūkšanas dara to, ka ir šie raidījumi, ka Dievs šodien runā, kad šodien cilvēku dzīves mainās, un viņi saka, paldies, paldies Dievam, ka tas šodien notiek un ka mana dzīve šodien var pildīties ar Dievu vārdu, tiešām ar Dievu vārdu patiesību. Un caur to, ka mēs esam vairāk patiesībā, tad Dievs mūs arī varēs lietot, jo no sirds pārpilnības sāks muti runāt. Tad Dievs mūs piepilda ar savu patiesību, un tad, kad viņš grib svētā gara spēkā, viņš nes ārā no mūsu sirdīm tās vajadzīgās lietas kaut kādā situācijā, kaut kādam cilvēkam, kas mums ir jāpasaka. Vienkārši man bija uz sirds pateikt, kā mēs sakam, ja? Bet faktiski Dievs bija ielicis tavā sirdī, ko pateikt. Un tādā veidā mēs redzam, ka Dieva valstība būvējās, vēlna darbi tiek izārdīti. Tad vēlns maskējas, vēlns grib mūs noķert. Un daudz viņš ir noķēris bērnībā jau, kad mēs izsaucām iespējams pīķa dāmas, saucām vai šķīvīšu bīdējām, vai horoskopos bijām ieskatījušies, vai mēģinājām zīlēt, tā kā spēlējoties, bet redzam, ka Sātans nekad nespēlēs. Tāpēc, ja tas tavā dzīvē bijis, un tu neesi to izsūdzējis, neesi iznes to gaismu, Dievs, jā, manā dzīvē bija tas, es esmu ar to nodarbojies, bet tas jau bija sen. Zinu to, ka Sātanam vienalga, ka tas bija sen. Viņš ir atnācis, viņš ir joprojām, viņš redz, ka durvis ir atvērtas priekš viņa, tāpēc, ka caur šīm lietām bija durvis atvērtas. Arī iespējams Košparovska, kad tu skaties, tu varat, es jau ilgāk gājumu cilvēks esi, jā, atceries to Košparovski čumaku, un tu skatījies, tu tanī biji, un tā kā arī liekas tā kā no malas, bet zini to, ka tas jau bija tas, ka Sātanam bija iespēja atnākt tavā dzīvē. Tāpēc ir jāizsūdz, jāpasaka Jēzu. Manā dzīvē ir bijis tas, es atsakos no tā, es negribu, lai mani kaut kas tagad tā kā apdzēš, ka ienaidniekam ir kaut kāda daļa manā dzīvē. Es gribu, Dievs, lai tavam garam ir manā dzīvē vieta, lai esmu karsts garīgi, tāds svētais gars. Nevēlt, ja es saku, faktiski Jānis teica par Jēzus, bet tas ir, ka Jēzus mūs kristī ar svēto garu un uguni. Tātad mūsu dzīvē jābūt šim ugunim. Un tāpēc svētais gars atnāk kā vasaras svētku dienā, un redzam, ka apustuļi tiek izmainīti. Un Pēters ceļās svētā gara spēkā, nebīstoties ne no kā, un sāk sludināt par Jēzu Kristu, kurš ir miris un kurš ir augšām cēlies. Tātad mums ir jābūt tādiem cilvēkiem, tad mums ir jābūt dedzīgiem cilvēkiem, kuri šodien nebaidās no Dieva vārda patiesības un nebaidās no tā, ka varbūt viņi būs apsmieti, bet līdz ko mums ir laiks, mums šodien ir jāsludina Dieva vārds, un tāpēc mums ir jābūt piepildītiem ar svēto garu, mums ir jābūt ugunīgiem, kā bija apustuļi, kuri bija pilni uguns, un ko viņi darīja? Viņi gāja apkārt, un bija tumsas uzbrukumi. Bet vienmēr bija Dievam uzvara. Tātad, pat ja viņi bija cietumā iesēdināti, redzam, ka atnāca Dieva eņģelis un laida ārā no cietuma, tāpēc, ka šī misija vēl nebija pabeigta. Pāvilam arī stājās pretim Bar Jēzus vai Elīma, tas zilnieks, kurš bija pie prokonsula Sergeja. Redzam, ka tik un tā Pāvils saka, lai tumsa nāk tagad par tavām acīm. Tad, kad mēs esam Dieva garā, kad mēs staigām ar to kungu, mēs varam darīt tā kunga darbus. Tāpēc šodien Dievs grib, lai mūsu dzīve ir karsta, lai mēs nesamainamies, lai mēs nesākam sevi salīdzināt ar citiem reliģioziem cilvēkiem, un kad viņi mums saka, jūs esat pārāk fanātiski, kā mani sauc, kad es darbā strādāju ar vienu, runāju, liecināju viņam, kad es biju pusdienās, atnāk tas cilvēks citā dienā un saka, kur ir tas intensīvi ticīgais cilvēks, tad intensīvi ticīgs. Bet kā savādāk? Jēzus kāds bija? Jēzus bija pilnībā nodevies, pat nāca radinieki un teica, ka viņš ir palicis traks, tātad tā no malas izskatās, bet tas ir
Vēlna gars, kurš šodien saka, esi normāls, kad mēs esam normāli, kad mēs esam tādi silti, tad mēs nevaram Dieva valstību efektīvi būvēt. Tad mēs, kā atzisis trauks uz plīts, mēs redzam, ka uzreiz sāk mušas sēsties un visādas savas infekcijas nes uz to trauku, kurš ir atzis. Bet, kad kastrols vārās, kad viņš ir karsts, redzam, ka nespēja mušas uzsēsties. Tas runāja šodien par garīgajiem spēkiem. Kad cilvēks ir atzis, viņa dzīvē vairs nav Dieva vārda, viņš nav iemīlējis debesu valsts, viņš nedzīvo Dieva valsts, viņš dzīvo šai te pasaulē, un tāpēc viņš ir pasaulīgajās lietās, pasaulīgajās filmās, un caur to viņš paliek remdens. Un Dievs saka, ka ne karstu, bet remdenu cilvēku es izspļaušu. Kāpēc? Viņš teica pirmkārt to eņģelim, tad draudzes mācītājiem, tad, ja tu esi remdens šodien, un tas es pamanu ļoti tāds laudeķijas periods, kā ienāca, ja? Ne karsts, ne augsts, ja? Nu, es pildu savus amata pienākumus. Nu, ko jūs no manis gribat? Atnācu svētru un pateicu, bet ko tālāk? Noteikti ir jābūt mācītājiem redzējums. Tātad Dievam ir redzējums. Dievs pirms kaut ko radīja, viņam jau bija doma, tātad, ko es gribu radīt. Un viņam bija jau vīzija, kā viņš arī teica, Jeremija aizēja 18. nodaļā uz podnieka namu, un es tev parādīšu kaut ko. Tātad podnieks taisīja trauku, un podniekam, pirms viņš trauku taisa, viņš jau redz, viņu jau pabeigt. Tāpēc arī Dievs ar saviem kalpiem dalās ar savām vīzijām, tātad, ko viņš grib darīt. Viņš neko nedara, viņš atklājis savu gribu saviem kalpiem. Tad ļoti svarīgi, lai mēs esam garā, lai mēs esam spēkā, bet kas tad mūs ir apdzēsis? Mīlestību uz šo te pasauli, tad šis te pasaulīgais gars, tad tas notiek ļoti pakāpeniski, ļoti lēni, un mēs dodam ienaidniekam vietu, un viņš cenšas šīs teritorijas mūsu dzīvē tā kā atcīnīt. Nevelti Dievs teica Izraēla tautai, kur jūsu kājas pēdas stāsies, tā teritorija būs jūsē. Tad Dievs grib, lai mēs ejam šajā apsolītajā zemē, mēs ejam ticībā, tad mēs ejam paļāvībā, vairāk un vairāk paļaujoties uz Dieva vārdu, uz to, ko Dievs ir apsolījis. Dievs teica, es būšu ar tevi, nebīsties, nebaiļojies, ej uz priekšu, kā mēs arī iepriekšējos raidījumus runājam, esi pilns svētā gara, jo 2. Timoteja 1:7 rakstīts, ka Dievs nav devis mums bailības garu, bet devis tiešām spēka, devis ir mīlestības un arī savaldības garu, kad man velk pie tām pasaulīgajām filmām, man velk pie tās mūzikas pasaulīgās, man velk pie pasaulīgiem draugiem, nevis lai viņiem liecinātu, bet vienkārši, kā saka, patusēties. Dievs saka, tev nav laika uz tām lietām. Tu tā jau esi ļoti daudz laiku zaudējuši priekš šīs te pasaules, šim pasaules garam. Tu jau tā esi kā elkam pienesis jau daudz upurus. Daudz ir pienesuši savu veselību, caur alkoholu, caur cigaretēm, caur narkotiskām vielām. Tātad tu esi daudz aiznes finanses arī caur visām tām sēdēšanām, caur visiem tiem nakts klubiem. Tev ir daudz aizgājuši finanses un daudz aizgājuši laiku un daudz ir aizgājis spēku, tāpēc tagad es gribu, lai tu maksimāli esi uz mana šaurā ceļa, lai tu varētu iet pa šaurajiem vārtiem, tā kā bija Jēzus dzīve. Viņa bija pilnībā nodota uz tēva gribu. Mēs redzam no rīta līdz vakaram, un pat naktī viņš meklēja tā kunga vaigu. Tas ir īstais kristieša tēls. Ja mēs esam kristieši, Kristus, svaidītais, mūsu dzīvē ir jābūt svaidījumam. Kristies, tas ir svaidīts. Tas ir piepildīts, uz kuru ir svaidījums svaigs. Un redzi, Jeremijas 2. nodaļā Dievs runā arī par savu tautu, kur viņš bija izvēlējis, bet kaut kas ar šo tautu ir noticis. 2. nodaļā Jeremijas ir rakstīts tā, 13. un 20. pāntā ir teikts, jo mana tauta ir atļausies divkārtēju grēku, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni. Jo no seniem laikiem tu esi kratījis nost savu jūgu un rāvis kopā savas saites un sacījis, es negribu tā pakļauts būt. Nē, un tomēr uz visiem augstajiem pakalniem un zem visiem zaļajiem kokiem tu noliecies elku kalpībā kā netikli. Lai Dievs palīdz, ka mēs varam būt viņam pakļauti, pilnībā nodevušies, jo ja mēs nenodosimies Dievam, kā Jēzus saka, jūs nevarat kalpot
Dievam un mantai, un jūs noteikti par vienu iedegseties un citu jūs atstāsiet novārt, tāpēc es gribu būt ieguldīts pilnībā Dieva valstības lietās, gribu, lai mana sirds pilnībā viņam pieder, tāpēc es gribu arī palūgt par tevi, par sevi, lai mēs varam degt ar tā kunga uguni un varam būt par ietekmīgiem traukiem šai pēdējā laikā, līdz kamēr Jēzus Kristus nāk, lai Jēzus var paveikt visu to, ko viņš vēlējās šai pēdējā laikā. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī un palīdz, lai mūsu dzīve ir dedzīga, lai mēs esam karsti, lai mēs esam ugunīgi kristieši. Dievs, lai tiešām svētā gara uguns ir pamanāms mūsu dzīvē, ka mēs esam visi tavās lietās, ka mēs esam nodevušies, mēs esam pakļauti, mēs esam zem tava jūga. Tu teici, mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Tāpēc es tev ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, tu svētī, lai šī cilvēka dzīve var būt piepildīta ar tavu garu, ar tavu spēku, ar tavu godību. Es ļoti lūdzu, Dievs, dot savu aizsardzību, dot savu žēlstību viņam, lai ir paņemt prom visu elku no viņa dzīves, viss tas, kas šodien viņu apslāpē, viņu apdzēš kā kristieti, un viss tas okultais, ja vēl ir kaut cik viņa dzīvē. Es ļoti lūdzu, lai viss tās paliekas, ir paņemts prom, lai ir tikai mums viens šis avots, kungs, ir tavs avots, ka mēs viņu varam dzert un dzīvot priekš tavas slavas. Paldies tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!